ierakstījis svētais evaņģēlists Marks 1. nodaļā. Gods tev, Kungs! Jēzus Kristus, Dieva dēla evaņģēlija iesākums. Kā pravietis Jesaja ir rakstījis: redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu. Saucēja balss tūkstnesī: sagatavojiet tam kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Tā Jānis bija tūkstnesī un kristīja, un sludināja grēku nožēlas kristību, grēku piedošanai. Pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un Jeruzālemes ļaudis, un viņi atzina savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jordānas upē. Jānis bija ģērbies kamieļu vilnas drēbēs un ādas jostu ap gurniem un ēda siseņus un sauvaļas bišu medu. Un viņš sludināja: viens spēcīgāks nekā es nāk pēc manis. Tām es neesmu cienīgs noliecies apraisīt viņa sandara siksnas. Es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus! Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lūksim. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka varam klausīties Tava evaņģēlija vēsti šajā 3. adventa svētdienā. Mēs lūdzam, Dievs, Tava gara klātbūtni, lai mēs varam sadzirdēt Tavu vēsti. Lai, Kungs, Tavs evaņģēlijs mūs uzrunā, māca un stiprina mūsu ticībā uz Tevi, ka mēs ar prieku Tevi sagaidām, ka mūsu sirdis ir atvērtas un Kristus piedzimšana mūsu dzīvē dod spēku, jēgu un prieku. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, mīļie draugi. Adventa laiks jau tuvojas piepildījumam, un gribās teikt, ka Kristus piedzimšana jau ir tuvu. Un šajā gadā mums tā iekrīt, ka 4. advente ir arī Ziemassvētku svētvakars. Un tad mums ir tāda svētdiena, kurā ir 2 vienā. Gan no rīta ir adventa noskaņa, un vakarā jau ir Ziemassvētku svētvakara prieks. Un šis ir tāds laiks, adventa laiks, ir laiks, kurā mēs mēģinam gatavoties Kristus piedzimšanas svētkiem, lai mūsu šis laiks nav vienkārši tikai svētki, bet lai tas ir kaut kas vairāk. Darīt sevi gatavu. Un kas raksturo gatavību Kristus piedzimšanai? Kas raksturo to, ka mēs būtu gatavi Kristus piedzimšanai? Vai kā mēs tā gatavojamies? Varētu teikt, vieni teiks, tā ir laba svētku saplānošana, ka mēs visu tā labi esam saplānojuši un esam droši, ka viss būs labi. Nākamais, ka mēs visus darbus saulaicīgi spējam padarīt. Nākamais, piemēram, ka mēs iepērkam dāvanas un mums nav ko tur uztraukties ar visu šo dāvanu meklēšanu drudzi. Un vēl varētu teikt, ka tā ir arī mājas iztīrīšana. Bet gribētos teikt, ka nekas no šī nav īsti tas nav īsti tas, ko nozīmē būt gatavam Kristus piedzimšanai. Jo būt gatavam Kristus piedzimšanai nenozīmē ārēju darbu. To, ka tu izdari visas lietas, kas saistās ar šo Ziemassvētku notikumu gatavošanu, bet tas ir iekšējs ceļš, tas ir iekšējs process. Un jāsaka, visas tās ārējās lietas tieši tam iekšējam procesam citreiz ļoti traucē. Pat arī man kā mācītājam šajā laikā ir ļoti grūti, jo ir ļoti daudz pasākumu, un tajiem ir jāgatavojas, un tas viss ir saistīts ar diezgan lielu skriešanu. Un šajā visā skriešanā bieži vien sirds tam netiek līdzi. Adventa laiks pēc savas ieceres
ir iecerēts kā laiks, kurā mēs tieši otrādi nevis visu darām ātrāk un visu plānojam un visu izdarām, bet laiks, kurā mēs mēģinām apstāties, mēģinām norimt, jo viss pārējais ritējums ir saistīts ar tādu skriešanu. Visa dzīve mūsu mūsdienu modernajā pasaulē ir tik ļoti ātra, ka garīgās lietas nāk parasti lēni. Ja mēs ejam šo garīgo ceļu, tad šis ceļš ir lēnāks. Mēs ātri varam izdarīt visādas ārējās darbības. Mēs varam saplānot, izdarīt. To mēs varam izdarīt ātri ar visiem palīgu līdzekļiem, bet garīgais ceļš vienmēr ir lēnāks. Un cilvēks citreiz pat nevar saprast, kas ar viņu īsti notiek. Un, lai mēs varētu saprast, kas notiek manā dvēselē, ir vajadzīgs laiks, ir vajadzīga apstāšanās, ir vajadzīgi, varētu teikt, līdzīgi kā mēs braucam vilcienā, bet ir vajadzīgs izkāpt laukā un paieties ar kājām. Lai tas viss tā kaut kā lēnāk notiekās, lai es saprotu, kas īsti notiek ar mani un man apkārt. Un tā ir šīs savas sirds sagatavošana, sagatavot savu sirdi. Un pat jāsaka, adventa laika vērtība nav tajā gala rezultātā, bet adventa laika vērtība ir procesā. Ir tajā, ka tu esi procesā uz Ziemassvētkiem, uz Kristus piedzimšanu. Un tam procesam ir vērtība, nevis vērtība ir tam produktam tur beigās, bet tieši tas process, ka tu spēj apstāties, ka tu ej ceļā, ka tu ieguldi sevi, ka tu pievērsi uzmanību tam, kas notiek ar tevi pašu, kas notiek ar cilvēkiem tev līdzās, kas notiek ar taviem mīļajiem, ka tu spēj apstāties. Neskatoties, kad ir daudz satraukumu, daudz stresa un darbu un tā tālāk, bet ka tu pamani cilvēkus arī sev līdzās. Tam ir ļoti liela vērtība šajā adventa laikā. Jānis Kristītājs ir viens no adventa laika, varētu teikt, sejām, personāžiem. Jānis Kristītājs adventa laikā ir ļoti būtisks, viņš iemieso visu adventismu, visu šo adventa laika būtību, jo viņš ir tas, kurš sauc, kurš gaida, kurš aicina gatavoties, kurš aicina atmosties. Un tāpēc viņš par sevi saka, es esmu saucēja balss tuksnesī. Vai arī, kā šeit Marka evaņģēlija sākumā, tā arī patiek rakstīts, kad ir saucēja balss tuksnesī. Sataisiet tam kungam ceļu. Un vispirms, tas ir tāds simbolisks apzīmējums, ko tad nozīmē saucēja balss tuksnesī. Un šī pirmā doma ir tāda diezgan traģiska. Tā ir balss, kas kaut kur tuksnesī skan, un neviens viņā neklausās. Kurš tad vispār ir tuksnesī? Tuksnesis raksturo, ka tur neviena nav. Un tad, kad tur kāds sauc tuksnesī, viņu neviens nedzird. Un tajā pirmajā brīdī liekas, kur nu lielāks izmisums saukt tuksnesī, lai kāds tur atgriežas. Neviens neatgriezīsies. Un tas kaut kādā veidā varbūt pat raksturo mūsdienu pasauli. Ja mēs sauktu cilvēkiem atgriezieties, tad teiktu, kas tas pa fanātisku saucēju tāds ir, ko viņš vispār iedomājās. Un šāds baznīcas sauciens varētu teikt, ja tagad arhibīskaps Vanaks svētdienas uzrunā Latvijas Rādio 1 teiktu, visa latviešu tauta taču atgriezieties no grēkiem, tad pirmajā ziņās teikt, arhibīskaps Vanaks runā par kaut ko, viņam vairs, kā saka, viņš nesaistās ar realitāti, viņš kaut ko nepareizi saka, ka cilvēki to nespētu uztvert, viņiem būtu tas, jāsaka, tik izaicinoši, ka viņi to principā gribētu noraidīt. Un kaut kādā mērā Jāņa Kristītāja dzīve varbūt arī bija ar tādu traģismu noskaņu. Vieni cilvēki teica, ko tu, Jāni, tur bļauji tajā tuksnesī, bet kādi citi varbūt teiks, mēs iesim klausīties, ko tad viņš tur tādu saka. Kas ir tas atgriezties? No kā mums ir jāatgriežās? Vai tad viss ir tik ļoti slikti? Un tas otrais, tas patiešām arī ir. Saucēja balss tuksnesī nozīmē kaut kādu ļoti dziļu jēgu. Tas nozīmē, ka tas ir aicinājums iziet laukā no pasaules. Šī balss neskan
Jeruzālemes ielās. Šī balss neskan Ikšķiles ielās, šī balss neskan Liepājas vai Rīgas ielās, šī balss skan tuksnesī. Ja tu gribi dzirdēt Dieva balsi, tu pilsētā viņu nedzirdēsi. Ja tu gribi dzirdēt, kā Dievs uz tevi runā, tu to nesadzirdēsi tad, kad tu staigā veikalā pēc dāvanas, vai kad tu plāno savus darbus, vai kad tu runā vai atvainojiet, strīdies ar savu tuvāko, tu nedzirdēsi Dieva balsi. Tad būs visādas citas balsis, bet ne tikai Dieva balss tur nebūs. Ja tu gribi to dzirdēt, tev ir jāiziet no tā visa laukā. Un tāpēc tur ir saucēja balss tuksnesī. Tu izēji laukā no visa tā orķestra, kas ir parasti ap mums apkārt, un tad tu sāksi lēnām kaut ko dzirdēt. Un sākumā varbūt dzirdēsi to, kas tev nepatīk, un Jāņa Kristītāja vēsts arī ir tāda, kas ir nepatīkama vēsts. Viņš saka, vajag mainīties, vajag atgriezties. Un atgriešanās nav diezko patīkama. Citreiz gadās tā, jums ir tā gadījies, ka jūs izejat no mājas un pēkšņi atceraties, ka jums ir kaut kas ļoti būtisks aizmirsies. Vai ka jūs esat nobraukuši, jūs braucat ar mašīnu jau līdz pat Salaspilī un konstatējat, šitam ir jābrauc atkal atpakaļ. Ir jāatgriežas atpakaļ. Bez tā es nevaru. Un tā ir arī bieži vien garīgajā dzīvē. Ir jāatgriežas atpakaļ. Tev negribas atgriezties, jo tu jau esi diezgan tālu, vismaz pašam tā liekas. Bet ir jāatgriežas atpakaļ, ir jāmēro ceļš atpakaļ, jo bez tā tu netiksi uz priekšu. Bez atgriešanās atpakaļ tu netiksi uz priekšu. Un tā ir garīgajā dzīvē. Jānis Kristītājs runā par šo metanoia, un šis metanoia grieķu valodā tas nozīmē tādu būtisku pagriešanos atpakaļ, ka tu runā pretējā virzienā, jo cilvēki bieži vien dodas prom no Dieva. Pasaules ceļš ir tāds, ka cilvēki aizmirst Dievu, viņi novēršas no Dieva. Bet kāpēc tā notiek, ka pasaule novēršas no Dieva? Tāpēc, ka bieži vien šajā sekulārajā vidē par vērtībām tiek sauktas tā vērtības, kas garīgajā nozīmē nav vērtības. Tā, teiksim, vidē, kurā mēs pārsvarā apgrozamies, vērtības ir tās, kas ir, jāsaka, izteikti cilvēciskas, humānas vērtības, un tās bieži vien ir pilnīgā nesaskaņā ar svēto rakstu vērtībām, jo tās iziet no cilvēka personības vērtības, no egocentriskās vērtības. Savukārt, bibliskās jeb bībeles vērtības, viņas ir saistītas ar to, ka centrā nav cilvēks, bet centrā ir Dievs. Un tāpēc ir šī milzīgā disonance starp šo, varētu teikt, cilvēka centrismu un Kristus centrismu. Un, lai tu atgrieztos pie Kristus centrismu, tev vajag pilnīgi pa 180 grādiem savu dzīvi mainīt. Tev ir jāpagriežās atpakaļ, un tas ir bieži vien tik nepatīkami, cik nepatīkami atgriezties atpakaļ pēc aizmirstās lietas, ka tu jau esi diezgan tālu nogājis. Ja liekas, ļoti ir jāpārvar savu iekšējo es. Un Jāņa vēsts ir tāda, kas patiešām mūs tā uzrunā. Un vēl tik interesanti par šīm takām, ko viņš saka, dariet līdzenu ceļu tam kungam. Bet tā ir ļoti interesanta lieta. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tādu salīdzinājumu, ko kādreiz mēdz teikt, ka Romas impērijā, kad Romas impērijas karaspēks gāja iekarot jaunas teritorijas, tad viņi viņas iekaroja, bet reizē viņi cēla ceļus. Viņi gatavoja ceļus. Katrs karavīrs bija arī ļoti prasmīgs strādnieks, un viņi cēla ļoti labus ceļus, tādus ceļus, kas vēl šur tur vēl tagad stāv Itālijā. Un šie senie romiešu ceļi bija tādi ļoti līdzeni taisni. Viņi nolīdzināja kalnus un pacēla ielejas, tā lai šis karaspēks varētu netraucēti iet un apgūt visas nākotnes Romas impērijas provinces un teritorijas. Un tas kaut kādā mērā tas ir, bet šis ceļš tiek gatavots nevis ego, proti priekš manis, bet tas ceļš tiek gatavots Dievam. Un šie vārdi dariet līdzenas takas nozīmē nevis, lai man būtu labāk, bet lai Dievs pie manis varētu ienākt. Darīt, atvērt durvis Dievam. Tas ir šis adventa laika aicinājums. Dariet
līdzenas takas viņam, lai viņš varētu netraucēti pie manis ienākt. Kas tad ir tas, kas Dievam traucē ienākt pie manis? Tas patiesībā esmu es pats. Un tas ir tas, kas tad traucē, tas, ka mana dzīve jau ir pilna. Dievam vairāk nav vietas priekš viņa manā dzīvē. Tas ir līdzīgi kā vakardienas koncertā. Mums bija visas vietas pilnas, vairs nevienam cilvēkam nebija, kur apsēsties. Un mums nācās nest krēslus augšā, lai cilvēki varētu apsēsties. Tā arī citreiz cilvēka dzīvē visas vietas ir pilnas, atnāk Kristus, viņam vairs nav kur apsēsties, jo viss ir aizņemts, visur sēž es pats, visur sēž kādi citi kungi, tikai ne Kristus, mans kungs. Un viņam vairs vietas nav. Lai viņam būtu vietas, tad to vajag attīrīt, vajag iztīrīt šo telpu, vajag kādam piecelties un atdot vietu Kristum. Un bieži vien tā ir manā dzīvē, ir kaut kam jāiziet, lai Kristus varētu ienākt. No kaut kā ir jāatvadās, kas man līdz šim ir bijis diezgan dārgs, pie kā es esmu pieķēries, ko es esmu turējis par vērtību savā dzīvē, bet tā Kristus acīs, salīdzinājumā ar Kristu, tā nav vērtība. Tikai mana sirds tam bija pieķērusies. Man likās, ka tas ir tik svarīgi un labi, tik mīļi priekš manis, bet tas ir šķērslis Kristum. Viņš nevar ienākt manā dzīvē, viņam nav vietas, kamēr tas būs tur. Un bieži vien ir svarīgi saprast, kas tad ir tā lieta, kas ir ieņēmusi šo Kristus teritoriju, šo telpu, kam bija jābūt Kristum, kas ir tā vieta, kas ir tā nevērtība, kas stāv tajā Kristus vietā. Un to spēju tikai tad, kad es apsēžos un es par to padomāju, tam veltīju laiku. Un tad tā ir drosme izcīnīt šo garīgo cīņu un atvadīties no tās lietas un ielikt tur Kristu. Līdzīgi kā cilvēks ik pa laikam savu skapi izvērtē, kuras drēbes es velku un kuras drēbes es nevelku. Tās, kuras nevelku, tās atdod citiem, un man ir brīva vieta kaut kam jaunam. Un šis jaunais ir Kristus. Priekš manis šis jaunais ir Kristus. Un tajā visā fonā ir tas, ka cilvēks mācās aizvien vairāk iemīlēt Dievu. Un šī adventa laikā, advents vispār ir savā būtībā, varētu teikt, šī priecīgā gaidīšana. Es gaidu ar prieku. Es gaidu nevis tāpēc, ka es esmu lielās sprukās, ka tagad būs ļoti slikti, bet es gaidu tāpēc, ka es gribu, es Dievu mīlu. Es gribu, lai viņš ienāk manā dzīvē. Un šī adventa gaidīšana ir tā priecīgā gaidīšana. Līdzīgi kā mēs gaidām brīdi, kad mēs precēsimies. Mēs esam satraukti, mēs nezinām, kā tas viss būs, bet tas būs viens lielisks notikums. Tas, kas manu dzīvi darīs pilnīgi jaunu, priecīgu, laimīgu. Tā ir adventa gaidīšana, priecīgā gaidīšana. Kaut kāda lietu izmešana laukā, Kristus izbrīvēšana vieta priekš Kristus, bet tas viss ir priecīgi. Un fonā tam ir šī ticība tam, ka Kristus mani mīl. Viņš dēļ manis ir tik lielas lietas izdarījis. Viņš ir nācis šeit pasaulē, atdevis savu dzīvību par mani, izglābis mani, lai man būtu vieta pie viņa. Un es gaidu viņu, lai viņa piedzimšana manu dzīvi atkal dara laimīgu, lai šis Kristus piedzimšanas svētvakars un pēc tam Ziemassvētku diena, lai tā manu dzīvi atkal darītu tik ļoti piepildītu, laimīgu un gaismas pielietu, jo šī ir patiešām Dieva žēlastības pilna gaidīšana, un Ziemassvētki ir patiešām gaismas un gaismas uzvara pār tumsu, bet ne tikai šajā saulgrieža nozīmē, bet šajā garīgajā nozīmē, ka Kristus nāk pasaulē, un tad pasaule kļūst aizvien gaišāka. Jo vairāk būs Dievam ticīgu cilvēku šajā pasaulē, jo šī pasaule būs labāka. Tāpēc, ka cilvēki dzīvos saskaņā ar Dieva vērtībām. Tāpēc, ka šis pamatojums, kāpēc mēs labu darām, kāpēc mēs ievērojam likumus un cienām citu cilvēku, nav tāpēc, ka
savādāk mēs nesadzīvosim, bet tāpēc, ka Dievs mūs ir izmainījis. Un tas ir cits vērtību atskaites punkts, daudz stabilāks, daudz pamatotāks, daudz noturīgāks. Lai Dievs dod žēlastību mums un zemē, kurā mēs dzīvojam. Āmen.